Es tikšanos dārdu universitātes lietas, bet tur tikai sieviešu tikšanās viņam. Man tikmēr vajag pavazāties. Ārā 30 kapeikām, bet pārmaiņas pēc var pasildīt kaulus janvāra vidū. Līdz simpātisks. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dārgie brāļi un māsas, un labdien visiem pārējiem. Ienāca prātā tāda doma, bieži nāks man lasīt internetā, kur visādi Latvijas patrioti raksta, ka tie, kas pieņēmuši islāmu, tautas nodevēji bez mazvai. Ja jums nepatīk Latvija, mūsu latviešu tradīcijas kristīgās, tad cīnāties uz savu Afganistānu. Ja jūs gribat, lai sievietes hidžābos staigā, lai lūgšanas skaitītu 5 reizes dienā, lai mošejas brūtu, klasika, cīnāties uz savu Afganistānu. Man tāds jautājums, kāpēc tieši Afganistānu, nevis pieņemsim Es taču nesaku, ja jums latviešiem patīk pielūgt krustā piesisto ebreju un svinēt kristiešu svētkus, cīnāties uz savu Gvatemalu vai Venecuēlu. Tīri kristīgās valstis. Nes kāpēc jūs visi gribat braukt uz Lielbritāniju, ASV un Vāciju. Es kādu puķīti. Mašālā tabārakā. Tas tā, bet ja nopietni nevienam nekur nav jābrauc, gribētu atgādināt, ka Latvija nav ne kristīgā valsts, ne pagānu valsts un pat ne latviešu valsts. Latvija pieder Latvijas republikas pilsoņiem. Latvija ir sekulāra valsts, kas nozīmē, ka jebkurš drīkst praktizēt jebkuru reliģiju, kur viņš izvēlās, vai nepraktizēt nevienu. Un ja kādam nepatīk Latvijas satversme, tad viņš var savākt savus pekelītes un braukt, pieņemsim, uz Ziemeļkoreju, kur islāms ir aizliegts ar likumu. Visiem labu turpmāko dienu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mēs esam universitātes teritorijā Jasmīnas. Tā viss ir teritorija. No visas es nevarēšu parādīt par mazu fragmentīgu. Kāds smugs betona žoks, lai savvaļas kamieļi neuzbruk pa nakti. Puķītis. Nav gluži saules ķirši, bet cenšas cilvēki. Un reku vārti galvenē, ka braucam ārā. Uz Taifu var aizbraukt.
Braucam atpakaļ uz hotelu, tad mazliet ieskats. Meka bišķiņ tālāk no paša tā centra. Mēram tā viņi izstās. Visapkārt kalnu pati, kur tā centrālā mošē, tur tāds pleķīts ir brīvs. Bet tā pārsvarā visu Meku, tas ir kalnēns reģions. Kāds smuka mošē. Te īsti nevar redzēt. Bieži nācies dzirdēt, cilvēki prasa, kāpēc tāda diskriminācija Mekā nelaiž nemuslimus. Tāpēc, ka tā visu zemi ir radījis Allah, un viņš nolēma, kurā punktā uz savas radītās zemes kādus cilvēkus viņš grib redzēt. Un nav tā, ka nemuslimam nav iespēja apmeklēt Meku. Viņš var pieņemt islāmu un droši braukt. Tieši tāpat, kā pieņemsim Ādažu militārajā bāzē, mani tur neviens iekšā nelaidīs. Arī diskriminācija sanāk, tāpēc tā ir militārā bāze paredzēta specifiskiem cilvēkiem. Ja es gribu nokļūt Ādažu militārā bāzē, es varu iet armijā un dienēt, nav problēma.